Piektā nodaļa. Sacensību darbiniekiem jāziņo par noteiktu pārkāpumu galvenajam tiesnesim mutiski vai ar sakaru līdzekļu palīdzību nekavējis vai tiklīdz ir beidzies brauciens, kurā pārkāpums noticis. Visiem mutiskiem jāseko rakstiskiem iesakām 1 stundas laikā pēc sacensību braucienu beigām. Tas reālā dzīvē tā nenotiek, respektīvi, ja vien neuzskata to, ka jūs savu pierakstā protokolu nenodod tiesnesiem, kas būs uzskatāms par rakstisku iesniegumu, bet galvenajam tiesnesim par savām darbībām ir jāziņo. Galvenais tiesnesis pats arī reaģēs uz jebkuru no šiem ziņojumiem un pieņems lēmumu, vai ir iespējams nepieciešams tālākas darbības, bet ja pats tiesnesis cits, kas nav galvenais tiesnesis, ir konstatējis noteikumu pārkāpumu, viņš uzliek sodu un paziņo galvenajam tiesnesim, kas pēc tam to apstiprina protokolā. Tiesnešiem pašiem ir tiesības piešķirt sodus, izņemot diskvalifikāciju, un par to paziņot galvenam tiesnesim, kas, kā es teicu, to apstiprina finiša protokolā, respektīvi saskaņot ar šo tiesnesi vēlreizītī vai pareizi piefiksēts sacensību pārkāpumu punkts. Sacensību dalībniekiem ir iespējams ziņot arī par citu dalībnieku pārkāpumiem vai ir iesniegt protestu par konkrētu rīcību. Ja viņš ir tikai novērojis, kad uz viņu neattiecās kāds no konkrētiem pārkāpumiem, tad viņš vienkārši paziņo tiesnesim. Savukārt, ja pret viņu ir vērsts kāds no noteikuma pārkāpumiem, par to ir jāiesniedz pirms ziņojums, un pēc tam ir 1 stunda laika, lai to noformētu rakstiski. Ja tas netiek noformēts rakstiski, tad tiek uzskatīts, ka protests nav iesniegts. Bet tiesnesim vienalga ir iespējams pārbaudīt faktu pēc savas iniciatīvas, bet, ja kāds būs noprotestējis lēmumu, tas būs daudz lielāks moments, un tas nozīmēs, ka abi dalībnieki, kā mēs tūlīt redzēsim, tiek izsaukt uz pārunām. Galvenajam tiesnesim jāinformē to dalībnieku, kurš minēts ziņojumā, jeb protestā, un jānodrošina pieeja šim konkrētam protestam, lai to varētu iepazīties. Tad tiek veikts pārunas, kurā vispirms tiek uzklausīts vēlreizīt viedoklis no protesta iesniedzēja. Tāda savu viedokli, jeb attaisnojumu pārsvarā parasti var sniegt konkrētais apsūdzētais. Un, protams, mūsdienās jau ir daudz vieglāk risināt šos strīdu situācijas, ja kādam no viņiem ir arī video fiksēts viss brauciens. Ja kāds zina, ka kādam no pusēm ir video, bet viņš to atsakās uzrādīt, par to nav konkrēts paredzamais sods, bet tas būs kā viens no apstākļiem, lai varētu skatīties, kura no pusēm varētu būt arī starp vainīgajām. Protams, ir jāpieaicina arī visas iesaistītie apstākļu liecinieki, bet to dara neatkarīgi no šīm protestējošajām pusēm. Un, attiecīgi, arī pēc tam galveno lēmumu, ko ir pieņēmis galvenais tiesnesis, var pārsūdzēt, ja vien šāda žūrija ir konkrētās sacensības organizēta. Sacensību tiesnesim ir iespējams izteikt gan mutisku aizrādījumu, gan brīdinājumu, gan diskvalificētu dalībnieku, par ko dalībnieks tiks informēts gan personiski, gan tas tiks atspoguļots procesā. Šeit nav pieminēts arī sodi, sankcijas, kas atspoguļās laika sodos, un arī tās tiek noformētas protokolā. Nav iespējams piemērot nekādas citas disciplināras sodas, kā tikai tie, kas ir minēts sacensību noteikumos. Jums nav iespējams noteikt papildus trases veikšanu vai kādu jaunu laika sodu. Tas, kas, diemžēl, sacensību noteikumos ir, tas ir. Tas ir brīdinājums, laika sodi, kādi viņi ir paredzētie, obligātie un pēc izvēles 15 sekundes vai vairāk citās kategorijās, un diskvalifikācija. Lēmumi ir jāpaziņo pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 4 stundas pirms nākamā sacensību brauciena, respektīvi tie būs 2 dienas starti, tad vakar protokolā tiem būtu jābūt jau atspoguļotiem, lai dalībnieks
redzot nākamās dienas starta sarakstu, varētu jau zināt par sankcijām, kas pret viņu ir vērstas. Un visām darbībām būtu jābūt apstiprinātām pirms pēdējā brauciena, pirms ir veikta apbalvošana, lai nav tā, kad kāpjot kāds uz piedestālu, vēl ir spiests cīnīties par savām tiesībām vai arī konkrētām apsūdzībām. Tiesnesis galvenais rezultāts pasludina tikai par slēgtiem tajā brīdī, kad viņš ir izskatījis visus konkrētos soda apmērus. Ja tiek veikts antidopinga tests, tad laika ierobežojumi notiek spēkā un apbalvošana notiks attiecīgi tā, kā viņu paredz finiša protokols, bet ja būs saistībā ar antidopinga pārkāpumiem pieņemti kādas sankcijas, tad attiecīgi rezultāti tiks jau koriģēti pēc šīm sankcijām un vispār lēmumu stāšanās spēkā par potenciālu diskvalifikāciju saistībā ar antidopinga pārkāpumiem. Visi soda veidi ir norādāmi protokolā, un tās attiecīgi, protokols parasti paraksta tiesnesis, bet arī, ja viņi tiek oficiāli publicēti, tad tas tiek darīts tikai ar galvenā tiesneša apstiprinājumu. Šajos protokolos ir norādāms gan soda veids, gan noteikuma pārkāpuma konkrētais punkts. Kā minēju, galvenā tiesneša lēmumi ir galīgi, un ja vien tos nav iespējams pārsūdzēt apelācijas komisijai, bet ne visās sacensības tādas ir ieviestā. Pēc tam jāskatās pēc nacionālā regulējuma, vai ir iespējams kādā tiesneša komisijā, ko pārsūdzēt, vai arī konkrētai federācijai, ko.